Kāda ir veiksmīga sieviete? Man varbūt nebija tie dzīves apstākļi tik labi, un tad nācās kaut kā cīnīties par sevi, lai izdzīvotu. Un cik svarīgi ir saprast, ka tu neesi viens tāds ar to savu problēmu. Es nezinu, vai būtu pareizi dalīt, vai tas ir sieviete vai vīrietis, tas uzņēmējs. Kādam ir ērti ar 10 000, kādam ir ērti ar 5 un kādam ir ar 1, un tā sieviete ir laimīga un veiksmīga. Ja man šķiet, ka es tur kaut kur ķeros, tad man to vajag darīt vairāk, un tad jau arī aizies. Es satraucos pirms visa šitā pasākuma. Sveiki, es esmu Anželika Dekterjova, coach un supervīzors, un šis ir mans podcasts. Pie manis šodien ir viesos Nela Streņģe, uzņēmēja ar 10 gadu pieredzi, jeb Nela Gems īpašniece. Sveika, Nela! Čau! Prieks tevi redzēt, paldies, ka tu esi atnākusi. Paldies, ka uzaicināji. Un, jā, esmu pagodināta, ka tu esi atnākusi un gribās ar tevi aprunāties. Mēs esam draudzenes, bet tajā pašā brīdī tu esi uzņēmēja, profesionāls cilvēks ar ekspertīzi savā lietā, kuru tu dari. Es ar tevi parunāšu gan par uzņēmēju darbību, gan par tevi kā sievieti. Sarunājuši. Ja? Aiziet. Paldies. Nela, saki lūdzu, kādēļ tu izlēmi atnākt pie manis uz podcastu? Man podkāsts ir kaut kas jauns, kaut kas, kas man liek izkāpt no savas komforta zonas, un, lai gan izkāpšana kā tāda no komforta zonas, tā man ir pierasta lieta, bet tieši šis lauciņš, jā, es satraucos pirms visa šitā pasākuma. Man nav tik liela pieredze tieši ar podkāstiem, es nezinu, kāpēc, kas ir tas, kas man satrauc, bet viens, kas man kļūst skaidrs, ja man šķiet, ka es tur kaut kur ķeros, tad man to vajag darīt vairāk, un tad jau arī aizies, un tāda ir, laikam, mana pieeja vispār dzīvei. Iet ārpus komforta zonas. Jā. Jā. Ja es piefiksēju, ka man tur no kaut kā ir bail, vai arī man ir šaubas, tad es eju un daru. Tātad, ja jums ir bail, jūtat, ka tā nav jūsu komforta zona, tad jāiet tajā iekšā. Jā, protams, saprāta robežās tur, jā, bet principā tas, man liekas, ir tas, kas mūs attīsta. Nesen tu leci ar gumiju, mēs esam ar tevi arī kopā lekušas, jā, bet nesen tu leci ar gumiju, pastāstīji par pēdējā laikā lietām, kuras tu esi darījusi ārpus savas komforta zonas. Jā, viens no tiem noteikti bija tas leciens. Tā laikam nav īsti gumija, tā ir kaut kāda trosa, un tu tur sanāk, ka tevi tā kā iešūpo, un tu tur šūpojies tajā. No sākuma ir vienkārši leciens, tā kā brīvais kritiens, un tad ir tas. Un tas bija ļoti ekstrēmi, un tas bija ļoti liels tāds solis un leciens tajā diskomforta zonā, teiksim tā, bet papildus tam ir visādas citas lietas. Kas man ir pēdējā laikā tāds lielākais izaicinājums, ka es sāku daudz filmēties, būt kameras priekšā ar mikrofonu un tā tālāk, doties uz dažādiem pasākumiem un prezentēt sevi un savu zīmolu. Tas man viss arī nāca, neteiksim, ka viegli, bet kaut kāds laiciņš pagāja, kamēr es iegāju, kad es to varu darīt daudz maz profesionāli un daudz maz bez satraukuma. Un kamēr tā kļuva par tavu komforta zonu? Vai tā ir jau tava komforta zona? Lielākoties, jā, podkāsti vēl es tur tā taustos, lēnām tipinos pirkstgaliņiem, bet viss pārējais, jā, ar kameru mierīgi, brīvi, ar gumiju arī. Jā. Forši. Un pastāsti, kā tev radās ideja ar Nela Gems, kā tu uzsāki savu biznesu. Iesāksim ar to pašu tavu sākumu, kā tas viss izskatījās. Izskatījās tas ļoti smieklīgi. Man bija virtuvē palodze. Tā palodze bija tāda liela, plata, un tad es tur iekārtojos. Es nopirku pērlītes, knaiblītes, kaut kādas akmentiņas, protams, ka tur nebija daudz, bet pamazām tas viss uz tās palodzes krājās. Beigās jau bija galdiņš paņemts blakus, kas stāvēja, tu jau noteikti atceries. Jā, es tagad atcerējos to istabu. Un tad bija kaut kāds brīdis, kad ar to jau vairs nepietika, bet sākās viss arī ar to, ka man nepietika. Man gribējās vairāk, man bija žēl savu brīvo laiku tērēt, teiksim, skatoties seriālus vai, es nezinu, tur kaut kur ar draugiem sēžot katru vakaru. Es strādāju algotu darbu un vakari līdz ar to man bija brīvi. Un tad es gāju mājās, domāju, ko es varētu tādu padarīt. Es varu palasīt grāmatu, es varu seriālu paskatīties, tur, nezinu, pasportot vēl kaut ko, bet likās, ka tas laiks ir tāda vērtība un ka, vienkārši viņu tā izniekot kaut kā muļķīgi. Jā, es atceros, ka uz kādu laiku tevis kļuva mazāk. Jā, tevis kļuva mazāk, bet mēs, laikam, draugi esam tava vērtība, un tāpēc arī mēs vienalga tikāmies, bet tu saliki mazāk, jā, un tu saliki kaut kādu veidu prioritātes, jā, tev tā bija kļūsi par jaunu prioritāti, tava jauna dzīves sastāvdaļa, kur tu gribēji sasniegt kaut ko. Kas tajā laikā tu biji? Ko tu paralēli darīji? Es strādāju IT nozarē, es biju sistēma analītiķis, tas ir tāds ļoti, kā to pateikt, eksakts darbs, tieši
tur nevar būt kaut kāda tāda, var arī radoši pieiet, bet tas nav varbūt primārais. Un tad līdz ar to man liekas, ka man kaut kur neapzināti gribēs to radošo klāt, kas man trūka ikdienā, kaut kādas tādas sievišķīgas lietiņas. Jā, es tevi saprotu, es strādāju finansēs un kādu laiku arī pēc rotām paņēmos. Jā. Un tad kaut kā tas viss tā smuki salikās kopā, ka es gan atradu sev jaunu hobiju, kas man patika, man bija interesanti kaut ko jaunu mācīties, mēģināt. Tur bija gan radoša pieeja, gan arī kaut kāda analītiska domāšana, lai to visu, teiksim, saprastu, kā to visu tālāk attīstīt. Un papildus tam man vēl par to maksāja naudu. Vienkārši ideāls salikums. Ideāls hobijs. Bet tas bija līdz pirmajai problēmai. Pirmā problēma bija laiks. Es sapratu, ka es nevaru to visu apvienot, ka es netieku galā ar visu. Tas klientu loks man paplašanās, paliek vairāk pasūtījumu, un tad pienāca mirklis, kad man bija jāizvēlās, ko tad es tālāk daru savā dzīvē. Vēl pirms tam es atceros, ka tu biji tā, kas cēlās 5 no rīta. Jā, es cēlos agri no rīta, tur 5, 6 pēc vajadzības, un tad man bija pāris stundas no rīta, ko padarboties. Tad es braucu uz darbu, tad bija pusdienlaiks, kad es varēju kaut kādus klientus satikt, tur kaut kur aizbraukt, kaut ko nopirkt. Tas viss tādā skriešanā visu laiku bija, tad atpakaļ uz darbu, tad vakars man bija atkal ko padarboties. Bet, zini kā, ja man ir motivācija, tad man liekas, es varu 24/7 strādāt. Ir tīpaši tajā vecumā, tagad jau varbūt, protams, būtu grūtāk. Jā. Bet tajā vecumā, varēja visu paspēt uz klubu aiziet, ar draugiem satikties, 2 darbos pastrādāt un vēl kaut ko. Jā, pastāsti, kāda ir tava izglītība? Jā, pēc izglītības es esmu programmētājs un finansists. Kā skolā mācījies? Skolā, labi mācījos. Es, laikam, biju no tiem attapīgajiem bērniem, kas ātri visu saķer kaut kā un baigi nezubrās, bet tiek galā ar visu. Šur tur es arī pašpikoju kaut kādas lietas, kas ir vienkārši jāmāk no galvas, teiksim, vēsture vai, es nezinu, kaut kas par ģeogrāfiju, to es nošpikoju. Man bija vienkārši slinkums mācīties, un es neredzēju īsti tam jēgu tajā brīdī, un man tas patīk. Es tagad arī šeit palasu kaut ko vai paklausos kādu raidījumu, bet man liekas, ka es neko nepalaidu garām, ka es neizbrīdu tos datumus un nosaukumus. Okay. Tālūk, bet, teiksim, matemātika kaut kas tāds analītisks, tas man padevās, tas man patika, un valodas, tas man vienkārši likās vienkārši. Vai ir kaut kāds pamudinājums, vai ir kaut kāda motivācija, vai kaut kas no psiholoģiska viedokļa, kādēļ rotas? Jā, rotas, matemātika, bērnība. Vai tu bērnībā sapņoji par rotu veikalu? Zini, kā īstenībā ļoti interesanti. Es vienmēr zināju, ka man būs savs uzņēmums. Man nav ne jausmas, no kurienes man tāda ideja vispār radās vai sapnis, jo man bērnībā nekādas saistības nebija, ne man bija ģimenē, ne kaut kur apkārt kaut kāda uzņēmēja darbība, bet es nekad nezināju, kas tas varētu būt. Vienkārši man bija kaut kur tas iekšā, ka pienāks laiks, kad man būs savs uzņēmums. Vienalga kādā nozarē, nebija tik tālu domājusi. Un kāpēc rotas? Man liekas, kaut kāds tas sievišķīgais, radošais kaut kur atrada savu izpausmi manī. Un kāpēc vispār es gribēju biznesu? Man šķiet, ka man no bērnības likās, ka tas ir saistīts ar lielu naudu, ka tad var labi nopelnīt, dzīvot labi, teiksim tā, un bērnībā man galīgi nebija labi un viegli. Un iespējams, kad es kaut ko risinu no tā laika, kaut kādas savas nepiepildītas vajadzības un vēlmes, bet tas mani ļoti labi motivē, un es ticu, ka es neesmu vienīgā, kam tā ir motivācija. Jā, un es domāju, to ir jāskatās diezgan pozitīvi, jo esmu arī dzirdējusi, kad bērnībā nav bijis apģērbs. Jā, tad humpols bija manas otrās mājas. Bet tur kaut ko arī mūsdienās var atrast, vai ne? Bet tai pašā brīdī... Mūsdienās ir cits trends, tas ir stilīgi, bet tolaik tas nebija stilīgi. Tolaik nebija stilīgi, jā. Un tad nākotnē tas cilvēks atvēra apģērba veikalu. Kad bērnībā ir pietrūcis vai kļūst par šuvēju. Jā, man starp citu bija doma arī, man bija 2 idejas, ko taisīt. Viens bija rotas, un otrs bija šūt rotaļlietas. Es neatceros, kāpēc rotaļlietas, no kurienes man tāda ideja radās, bet es tajā brīdī sapratu, ka es tik labi nemāku šūt. Kaut ko es tur mācēju, bet tur būtu jāmācās vēl. Jā. Tāpēc apstājos pie rotām, jā. Okay. Saki lūdzu, kāda ir tava mīļākā pilsēta? Pilsēta, Dievs, tas ir sarežģīti. Zini, kā es laikam teikšu, ka tā nav pilsēta. Top 3 varbūt tās, vai labi vieta? Lokācija vieta, tie ir kalni pavisam noteikti. Alpi, laikam, man ir tādi mīļākie kalni. Un vispār viss, kas ir pie dabas. Ja es ceļoju, tad pēdējā laikā esmu sapratusi, ka lielpilsētas nav mans. Es varbūt vēl gribētu uz Ņujorku un uz Tokiju aizbraukt, bet es izvēlos pārsvarā kaut kur uz laukiem, kalnos, hikings, kaut kādas dabas takas, ezeri un tā tālāk. Jā. Pilsētās man ir, nezinu, man liekas, ka man tur nav ko elpot. Jā. Kāds ēdiens garšo?
Viss. Viss. Vai ir kaut kāds iecienītākais? Man ļoti daudz, kas garšo. Ko tu restorānā parasti pasūti? Es zinu, un tagad man arī interesanti, vai es atminēšu. Tu zini vienu tādu ēdienu? Zinu divas lietas. Divas lietas, ok, man tagad pašai palika interesanti. Kādu laiku periodu tev garšoja, jūs pasūtījāt ar vīru steikus? Es jau nobijos, ka tu pateiksi Negroni. Nē, to pateici tu. Steiks, jā, es esmu gaļēdājs. Tas man kaut kur mentāli neiet kopā ar to, ka man ļoti patīk dzīvnieki, bet es nevaru sevi šo dilemu atrisināt, un es atzīstu godīgi, jā, gaļa man garšo steiks, un zivis, es nezinu, jūras vēl tas viss kaut kas. Ja ir jānosauc tāds viens vārds, tad ir, man šķiet, ka to sauc par vidusjūras dietu, visi tie ēdieni, ko ēd pie vidusjūras, tur kaut kāda salātiņa, svaigi dārzeņi ar sieru, jūras veltes, kaut kāda varbūt pasta ar jūras veltēm un tā tālāk, viss, kas ir dabonams Itālijā, Spānijā, Francijā, tas viss man garšo, jā. Pēdējo reizi tev bija 8 kais, ko tu pasūtīji. Varbūt, jā, es neatceros. Jūrmalā. Pareizi, jā. Nu redz. Vidusjūras dieta. Labi. Pie Latvijas, pie Baltijas jūras krasta. Jā. Tavs mīļākais apģērbs? Apģērba gabals. Kurš būtu tavs mīļākais? Vai krāsa, vai apģērbs? Krāsas man patīk košas. Starp citu, tu biji tā, kas man ieteica pāriet uz košām krāsām, un tad man ļoti iegājās. Jā. Man kaut kā visu laiku likās, ja es pati esmu tāda gaiša, tad es nevaru vilkt neko košu, jo es pati pazudīšu, bet īstenībā ir otrādi. Un no tā laika es arī pamazām to savu garderobi dažādoju ar visādiem košiem apģērbiem. Un rozā krāsa, starp citu zaļš arī, kas ir arī mana zīmola krāsa, tāds koši zaļš un tumši zaļš salikums. Jā. Tas man arī ļoti patīk, tumši zils. Un oranžs, jā, kaut kas tāds. Bikses, kleitas, vārki, topiņš. Vasarā kleita, ziemā bikses. Labi. Jā. Un tavi mīļākie auskari? Man patīk viss kaut kas liels. Šie ir tādi ar kristāliņiem, bet īstenībā var arī kaut ko lielāku uzvilkt. Man ir otra tāda mīļākie auskari, puķītes tādas lielas. Jā, man patīk puķītes lielās. Jā. Ok. Tev ir mīļākie auskari. Jā, bet es nesāju neko citu. Man nav ne gredzena, ne kaklarots. Man ļoti traucēs, var uzvilkt varbūt uz kaut kādu pasākumu, bet es nejūtos komfortabli ar viņiem. Tas ir tas vecais labais stāsts par kurpnieku bez zābakiem, laikam. Ok. Bet auskariem jābūt. Jā, tev arī piestāv. Paldies. Saki lūdzu, kāda ir veiksmīga sieviete? Tā ir ļoti dziļa tēma. Es domāju, ka tur ir dažādas formulas un katram ir jāatrod savs, bet droši vien, ka galvenais ir justies labi pašai ar sevi, ar to, ko tu dari, ar to, kāda tu esi, izskaties, kaut kādas savas vērtības, ko tu nes ārā pasaulē. Tas, man liekas, ir galvenais, jo tās pieejas jau var būt dažādas. Kādam ir ērti, varbūt tur svinīgā kleitā, un kādam ir ērti sporta tērpā, bet galvenais, kad ir tā pārliecība par sevi. Un kādam ir ērti ar 10 000, kādam ir ērti ar 5, un kādam ir ar 1, un tā sieviete ir laimīga un veiksmīga. Tieši tā, jā. Tā kā par labbūtību ir diezgan patiesībā liels tāds pamats veiksmes sajūtai, un tad jau arī vispārējais dzīvē notiek. Jā, ja mēs tā uz to paskatāmies, tad droši vien ir jāsaka, ka tas ir cilvēks, kurš ir labbūtībā ar sevi un ar apkārtējo pasauli. Un tas vien jau viņu padara veiksmīgu, un man liekas, viņš tur var visu izdarīt, ko viņš grib un izdomā. Pastāsti, Nela, ko prasa sievietei būt uzņēmējai? Kāds ir sievietes dzīves stils sievietei, kas ir uzņēmēji? Un šajā gadījumā mēs pieskarsimies tev. Kāds ir tavs dzīves stils, kā tev dzīvē padodas iet uz priekšu? Un noteikti tas ir individuāls un autentisks tieši tavējais ceļš. Es nezinu, vai būtu pareizi dalīt, vai tas ir sieviete vai vīrietis, tas uzņēmējs. Es nezinu, vai tas ar kaut ko ļoti atšķirās, bet man šķiet, ka cilvēkiem, arī man tā bija, ir tāds priekšstats, ka tas ir tā viegli un caur kaut kādām, rotaļām spēlējoties, un no sērijas šodien man ir noskaņojums, es aiziešu darbu, paskatīšos, kā tur citi strādā, paņemšu naudiņu, un rīt es varbūt gribēšu iet šopingā vai braukt ceļojumā, bet priekš manis vismaz tik tālu tas ir bijis 24/7 darbs, atbildība un kaut kādas problēmas, neparedzētas situācijas un tā tālāk, un visu laiku tāda iziešana ārpus tās komforta zonas. Es nezinu, vai tā ir visiem, iespējams, ka pienāk kaut kāds brīdis, kad
to visu tā sakārto, ka tu tiešām vari reizi nedēļā parādīties pamāt, vai tur visi strādā, visi ir uz vietas un tā tālāk, bet man jau šķiet, ka īsti nē, ka, nu, ja tu dzīvo līdzi tam savam biznesam, ja tu gribi, lai viņš attīstās, ja tev ir kaut kādas jaunas idejas, nu, tu arī vāries visā tajā katliņā ar visu to pārējo, un jo vairāk tu tur esi iekšā, varbūt ne visos sīkumos, ne visos procesos un darbos, bet, nu, tev ir jātur tā roka uz pulsa, lai tas viss būtu veiksmīgs. Un tas ir mans viedoklis. Es pieļauju, ka ir dažādi modeļi un dažādi risinājumi, atkarīgs arī noteikti no nozares, no kaut kādas specifikas lokācijas, vai tā ir viena vieta vai vairākas un tā tālāk. Bet jā, man tas ir diezgan tāds, ir tas jēdziens work-life balance, nu tad man ir work-work balance. Jā. Un pastāsti varbūt kādu piemēru, viena diena tavas dzīves, kurā ir Nela Džems. Tās ir visas dienas. Tā nav tikai viena diena. Jā, arī brīvdienas, arī kaut kur, kad es aizbraucu ceļojumā. Jā, man vienmēr līdzi ir dators, telefons, esmu sakariem, ja nu kas pēkšņi notiekās. Es pieceļos ar domu, kas man šodien ir jāizdara, kur man ir jābūt, vai man ir jāsteidzās, vai man ir kaut kāds tāds lēnāks tas rīts, tur sataisīties, kafiju izdzert un tā. Tad es pārbaudu telefonu, kas ir noticis pa nakti. Okay. Kaut kādas ziņas. 7, 8. Man nepatīk šausmīgi agri celties, tur ir sava burvība, bet man pēc tam tā diena ir, es laikam neesmu tādā pilnā resursā, jā, es labāk pieceļos nedaudz vēlāk, bet toties es varu strādāt līdz pusnaktī vai dažreiz pat ilgāk, jā, tāds naktsputns esmu nedaudz. Nu, lūk, jā, tad es nočekoju telefonu, tur ēpastus, kaut kādas ziņas, čatus un tā tālāk, tad es uztaisu kafiju, brokastis, tas viss arī notiek paralēli, sežot telefonā vai datorā, kaut kāds varbūt nezinu, ielieku tur story, apstrādāju video, nosūtu kaut kādus failus, dizainus un tā tālāk. Un tad es parasti kaut kur braucu, vai nu uz darbu, vai uz kaut kādu tikšanos, vai, es nezinu, uz veikalu kaut ko nopirkt priekš darba, atvest un tā tālāk, vai kādam kaut ko aizvest, piegādāt. Un tad visa tā diena ir tāda ļoti dinamiska. Tas man patīk, man nepatīk sēdēt uz vietas, tas man ir grūti. Teiksim, ja man ir kaut kādas dienas bijušas, kad es strādāju arī uz vietas ar klientiem saliņā, un man ir šausmīgi grūti nosēdēt visu to dienu. Man labāk patīk, ka man viss kaut kur ir jāskrien, kaut kas jādara, tā diena ļoti tā dinamiski un ātri paskrien, ir interesanti. Jā, tas ir tas, kas man laikam arī uzlāda. Jo vairāk ir jāizdara, jo vairāk es arī varu paspēt. Enerģija vairo enerģiju. Jā. Tālūk. Un tad parasti tas ir arī līdz vēlam vakaram, līdz kaut kādiem 7, 8, tad es esmu mājās, un tad es saplānoju nedaudz nākamo dienu, paskatos apmēram, kas notiks, ar ko man ir jārēķinās, uz ko man jābūt gatavai, kaut kāda varbūt pēdējie tur čata, e-pasta un tā tālāk, un tad jau viss diena beigusies. Ja sanāk, tad vai nu pasportoju, vai arī paskatos kādu seriālu, pavadu laiku ar ģimeni, un tā arī viss. Jā. Kā ar pusdienām, vakariņām? Tas viss ir kaut kur skrienot pa ceļam. Es bieži gatavoju sev pati, un tad es ņemu to visu līdzi, un tad mašīnā vienmēr stāv trauciņi ar ēdienu. Tur ir brokastu trauciņš, tad ir pusdienu trauciņš un tā tālāk, kaut kādas uzkodiņas, jā. Jo tas gan man ļauj ietaupīt laiku, gan arī kontrolēt, ko es ēdu, lai nav kaut kas neveselīgs, un arī ēst tad, kad man gribās ēst. Nevis, tiksim, tagad es tur braucu filmēties, man nav laika nekur piestāt kaut ko ņemt, bet gaidīt, man vienmēr viss ir līdzi, jā. Stāvot korķī ļoti forši var arī paēst. Es nesaku, ka es to iesaku visiem, tas ir mans režīms, kas man der. Iespējams, ka kādam liksies, ka Dievs šausmas, kā to vispār var baudīt un tā tālāk, bet jā, man patīk tāds aktīva, tāda darbošanās, dinamiska. Tu jūti, ka tu dzīvo? Tā var teikt, jā. Ka kaut kas notiek. Un... Jā. Tas, man liekas, ir tāpat kā cilvēkiem, kam patīk visādas ekstremālas lietas, tad, kad viņš dara to savu, es nezinu, tur lec kaut kur vai kāpj, tad viņš jūtas ļoti, ļoti dzīvs. Man šķiet, ka tas kaut kā tā strādā. Cilvēks, kurš dara to, kas viņam patīk, viņš jūtas dzīvs, viņš jūtas laimīgs, un tu dari to, kas tev patīk, un tu esi laimīga tajā brīdī, kad tu to dari, un kādā procesā tu esi. Forši. Super, apsveicu. Pastāsti par neatlaidību. Tu jau nedaudz ieskicēji savu dzīvi, kurā tu esi bijis neatlaidīga, un šādi tu audzēji savus klientus. Varbūt pastāsti par to neatlaidību mazliet vairāk. Nu, es teiktu, ka tas man ir jau no bērnības, jo man varbūt nebija tie dzīves apstākļi tik labi, un tad nācās kaut kā cīnīties par sevi, lai izdzīvotu. Nu, tas varbūt izklausās briesmīgi, bet bija diezgan tuvu tam, jā. Un līdz ar to, jā, tad tā es kaut kā laikam iemācījos arī dzīvot, un arī šobrīd, man liekas, ja man kaut kur pasaka nē, man liekas, nu kā tā var būt? Nu, varbūt šitā, varbūt tā. Ja man izdzen pa durvīm ārā, es iekāpšu pa logu atpakaļ iekšā. Un es šeit gribu
pielikt klāt. Tātad, ja tev dzīvē šobrīd kaut kad jaunībā, ja skolas laikā tu dzīvo nevisai labvēlīgu dzīvi, nevisai labvēlīgā ģimenē, tev ir visas izredzes būt man liekas, laimīgam. Mūsdienās tas pat ir vieglāk nekā tas bija manā bērnībā, jo tagad ir ļoti daudz dažādas nozares, kur ļoti ātri var dabūt labu rezultātu. Tas pats, nezinu, TikToks, Instagrams, sāciet kaut ko filmēt, publicējiet, un varbūt jūs jau pēc gada būsiet zvaigzne vietējā vai pasaules. Jā. Bet galvenais ir tiešām nezaudēt to ticību sev, nenokārt degunu un iet uz priekšu un domāt, ka viss būs labi. Kas tev palīdz nezaudēt ticību sevī? Vai tev ir kaut kāds atbalsts vai tev ir kaut kāda rakstura iezīme? Kas ir tas, kas to ticību sev? Es teiktu, ka tas pārsvarā nāk no iekšpuses. Jā, protams, man ir atbalsts. Liels paldies gan ģimenei, gan draugiem, gan manai komandai, kas man vienmēr grūtā brīdī noslaucīs asaras un pasitīs pa plecu un teiks, ka viss būs kārtībā un tā tālāk, bet man liekas, ka tas pats svarīgākais ir tas, kas mums ir iekšā pašiem, jo, tev no malas var teikt jebkādus vārdus, bet ja tu pats tam netici, tad vienkārši nebūs un man kaut kur vienmēr iekšā ir tā pārliecība un dažreiz ir grūti viņu atrast, bet agri vai vēl viņa izpeld uz augšu. Jā. Es nezinu, es domāju, ka tā ir kaut kāda iedzimta, tāda raksturiezīme varbūt grūti pateikt vai, jā. Varbūt tā intereses pēc, es zinu, bet varbūt skatītājiem, kas tas pēc horoskopa? Lauva. Man ir kā reiz tagad ir lauvas, jā. Lauvas un pēc gada? Kaķis. Kaķis. Forši. Jā, es to zināju. Tas jums, dārgie skatītāji. Nela, pastāsti lūdzu, kādi ir bijuši tevi sapņi un kādi sapņi tev ir šobrīd? Bērnībā tas bija viss ļoti primitīvi, man gribējās vienkārši tādas lietas un apģērbu kā visiem pārējiem, nebūtu kaut kādam tam neglītēm pīlēnam, kurš izceļās vienmēr. Un es vēl atceros, man likās, kad es sākšu strādāt, man būs daudz naudas, es sev visu laiku pirkšu konfektes, jo konfekts bija deficīts. Bet, jā. Kā ir ar konfektēm? Nevar jau ēst tik daudz, cik gribētos, bet šad tad sanāk, jā. Un par ko tu sapņo tagad? Kādi tev ir tagad sapņi? Tad bija interesants tāds pārējais posms, teiksim, tā starp bērnību un tagadni. Man ļoti, ļoti patīk ceļot, un tad tas jaunības sākums, kad es vispār atklāju, kad es sāku ceļot no sākuma pa Latviju, pēc tam varbūt kaut kur vairāk uz ārzemēm, tad man vienmēr trūka naudas tajos ceļojumos. Vienmēr bija jādomā līdzi, vai tur, teiksim, nakšņot hostelī, vai ir tāda lieta kā couchsurfings, kad var sarunāt pie kaut kādiem cilvēkiem, kas pieņem ciemiņus, vai arī tu aizēji paēst, vai tu izvēlēs, kur nakšņot, un visu laiku bija tas ierobežotais budžets, un tad man bija liels sapnis, kad es varēšu braukt, neskaitot tās kapeiciņas, ko es tur varu atļauties un nevaru. Un tad tas arī piepildījās, un kaut kā ar laiku es sapratu, ka tas materiālais nav īsti tas, kas dod piepildījumu un laimi. Jā, protams, tas ir forši un ir tas banālais teiciens, ka ir labāk raudāt tur savā Mercedesā nekā tramvajā. Tas arī ir taisnība, bet tad, kad tev ir tas, tu saproti, ka tas varbūt nav īsti tā dzīves jēga, teiksim tā, un ja tu man jautās, kas ir dzīves jēga, tad es joprojām to nezinu, un viens no sapņiem ir to saprast un noskaidrot, bet man šķiet, ka viena forša lieta ir saprast, ko tu vari dot pasaulē, kā tu vari viņu uzlabot, un ar pasauli es nedomāju kaut ko globālu, teiksim, nevajag uzreiz tur domāt, ka es izgudrošu tur vakcīnu pret vēzi vai apstādināšu visus karus un tā tālāk, bet sākt ar kaut ko maziņu, kas liksies reāls un ko tu arī varēsi paveikt. Es nezinu, tāds ļoti vienkāršs piemērs ir doties talkā. Tu vari kaut kādu savu mazu tur meža stūrīti sakārtot un pasauli kļūs par vienu kripatiņu labāku. Starp citu, labotības programmā, kur es izveidoju, viens no elementiem ir, ka tu dari kaut ko pasaulē, ka tu tieši dod, tas ir viena no tādām, tu jūties jēgpilns, jēgpilna dzīve, ka tu dari kaut ko priekš šīs pasaules, un neatkarīgi, vai tas ir kāda lieluma, vai tas ir maziņš, vai tas ir liels darbs, kaut vai iepriecināt veikala pārdevēju, uzdāvinot ziedus vai uzdāvinot šokolādu. To es vienreiz izdarīju. Man ļoti patika viņas reakcija. Viņai bija negaidīti. Viņa negribēja pieņemt, bet tā kā tādi mazi sīkumi arī ar tiem var. Es tev pilnībā piekrītu, un tad, ja mēs atkal atgriežamies pie tiem sapņiem, viens no sapņiem man vēl ir dabūt vairāk brīva laika,
bet ne ar domu, teiksim, vienkārši tur sēdēt mājās un skatīties griestos, bet darīt kaut ko šādu, jo šobrīd man nepietiek laika visam, ir diezgan daudz lietas, ko es daru priekš darba, un, jā. To pašu talkošanu, cik man tur sanāk, ja es aizēju kaut kur pastaigāt, tad es paskatos, ko es tur varu savākt, bet jā, kaut kā tā nopietni pievērsties kaut kādai labdarībai vai palīdzēt kādam kaut kur, jā, man tam vienkārši nesanāk šobrīd laika. Jā, pastāsti par savu ikdienu, par savu dzīvi, par to, kā tu pavadi laiku tajos brīžos, kad tu nestrādā. Kas ir tās lietas, kuras tu dari paralēli, jo ir skaidrs, ir uzņēmēja, jā, tad ir tas laiks, iespējams tas ir 90, 80% vai 70%, kā kuru dienu, jā, un pastāsti par tiem pārējiem procentiem, par sevi kā personību, par sievieti, par sievieti uzņēmēju tikai tajos procentos, ko tu dari, vai tu staigā, vai tu nujo, vai tu skrien, vai tu dziedi, vai tu, ko tu ēd, ko tu dzer. Es dziedu tikai mašīnā, tas nevienam nav jādzird. Īstenībā man liekas, ka 80% no visa laika es strādāju. Tas varbūt nenozīmē, ka es tur sēžu veikalā aiz letes vai kaut ko fiziski daru, bet ar prātu es esmu darbā. Es domāju, pētu kaut kādus citus veikalus, es nezinu, sēžu Instagramā, kas varbūt izklausās muļķīgi, bet es to daru ar domu atrast kaut kādu ideju, ko es varētu kaut kā varbūt pārņemt sev kaut ko foršu. Man ļoti patīk brauzēt dažādas internetu veikalus, skatīties visādas interesantas tehnoloģiskas features, ko var paņemt pie sevis, ļoti daudz, ko tā var atrast, un tas viss paņem laiku. Kas man vēl ļoti patīk, iepazīties ar jauniem cilvēkiem, tāds kaut kāds networkings, pieredzes apmaiņa, tas atkal arī paņem ļoti daudz laika, bet es to laikam vairāk ieskaitītu pie darba, jo, ja es nestrādātu, droši vien, ka man nebūtu jēgas staigāt apkārt un runāties ar cilvēkiem. Lūk tā, bet ja mēs runājam par hobijiem, tad tas ir viss kaut kas, kas ir saistīts ar kustību un ātrumu, braukt ar riteni, skriet, braukt ar skrituļslidām, slēpot, aktīvs dzīvesveids, jā, ceļošana. Bet tas arī viss notiek paralēli ar darbu. Ja es kaut kur aizbraucu, tas nenozīmē, ka es nedēļu vispār esmu prom. Bet jā, kas vēl man patīk, man garšo ēst, un tāpēc man patīk pa restorāniem staigāt. Spā, mēs ejam uz spā. Spā, jā, šādi tad, nesanāk ļoti bieži, bet tas ir ļoti forši arī tāda relaksācija. Cenšos šad tad lasīt grāmatas, man patīk, bet atkal visam nepietiek laiks. Kāda veida grāmatas, vai kāda ir bijis tavu pēdējā grāmata? Tu zini, es nepateikšu, jo godīgi tas bija pirms kaut kādiem 2-3 gadiem, kad esmu tā nopietni izlasījis kaut kādu grāmatu no vāka līdz vākam. Tagad es pārsvarā klausos dažādus podkastus, raidījumus, to, ko es varu, kur man nav jāsēž un jāskatās, bet kurus varu vienkārši uzlikt fonā kaut kur vai austiņās, ejot skriet vai mašīnā kaut kur braucot tādā veidā. Jā, starp citu, es gribēju parunāt par mūža izglītību. Mēs runājam par tavu izglītību, kā tu mācījies, ko tu mācījies, jā. Šobrīd, kā tu izglītojies? Tātad pirmais, tu monitorē konkurentus, tu monitorē citus uzņēmējus, jā. Tu smelies idejas, tu domā par updatiem, plusiem, mīnusiem, jā. Klausies podkastus. Kādus podkastus tu klausies, ko tu vēl dari, kā tu izglītojies, kā tu domā par savu attīstību, jo veiksmīga sieviete, kā viņai, tas ir viens no, ja, tātad kā pāri komforta zonai, ja, kas vēl? Jā, man liekas, tā izglītība mūsdienās ir ļoti, ļoti aktuāla, jo viss tik strauji attīstās, visas nozares. Es nevaru iedomāties, kas ir tāds, kas šobrīd stāv uz vietas ilgstoši, un veselas profesijas parādās un pazūd jau tagad, pēdējos 10 gados. Mēs skatāmies, ka arī mākslīgais intelekts attīstās, ar to ir arī jāmāk komunicēt, un tā ir viena no lietām, kas man arī ļoti interesē, un ko es cenšos tādā pamatlīmenī apgūt. Nemākam mēs vēl tur komunicēt ar to mākslīgo intelektu līdz galam, bet kaut kas sanāk ir interesanti, jā. Bet principā man ir laikam grūti nofokusēties uz kaut ko tādu vienu, jo tās nozares un virzieni, kas ir man saistoši, ir diezgan daudz. Tā ir e-komercija, tas ir viss kaut kas par un ap mārketingu, patirotu kaut kādas, moda tendences un tā tālāk, kaut kādi jauni materiāli un idejas. Tas ir arī sociālo tīklu saturs, kas šobrīd ir trendīgs, kas aiziet, kā tur labāk izcelties un pievērst uzmanību. Kas man vēl patīk, kas varbūt nav tik ļoti ar darbu saistīts ar psiholoģiju. Dažreiz man uznāk, un es vienkārši kaut ko sagooglēju YouTube, atrodu un skatos kaut kādas raidījumus par un ap psiholoģiju. Un vēl man patīk visādi ceļojumu stāsti. Rūpes par sevi.
Sievietē ir svarīgi rūpēties par sevi. Kā tu rūpējies? Par maz. Pavisam noteikti par maz. Labi izskaties, Nela. Paldies. Es biju uz make-upu profesionālu. Make-ups sievietēm, man liekas, ļoti daudz problēmas atrisina. Ja tu slikti jūties, tad uzkrāsojies. Es nesaku, ka tā ir tāda panacēja pret visu, bet tas noteikti kaut kur nostrādās un uzlabos to garstāvokli. Jā, bet es jau esmu laikam tajā vecumā, kad es saprotu, cik svarīga ir veselība, un par to vajadzēja noteikti ātrāk domāt, bet es ļoti cenšos uzturēt tādu veselīgu dzīvesveidu. Es praktiski nelietoju alkoholu, es nepīpēju, nekad arī neesmu pīpējusi, tas nav mana atkarība. Vienīgais, kas man ir, tie ir saldumi, jā, un kafija. Vitamīnus lieto? Vitamīns, jā, dažāds uzturu bagātinātājs. Cenšos arī aktīvi pavadīt brīvo laiku, protams, ka vajadzētu vairāk, bet, jā, tālūk. Jā. Galvenais ir, man liekas, visu ar mēru, neiet kaut kādās galībās ar to pašu sportošanu un uzturu, un tad jau viss būs kārtībā. Arī laiku pati ar sevi tu pavadi, pastaigājoties pa savu rajonu Mārupi, jā, mežā kādā. Man ļoti patīk pastaigāties mežā, un bieži es arī braucu uz Jūrmalu, un tad tur vai gar pašu jūras krastu, vai arī tur bišķiņ tālāk, kur tā kāpu zona, tur ir dažādas taciņas, tur arī var staigāt, jā. Tas man ir tāds meditatīvs process, es parasti esmu viena tajās pastaigās, un man neko arī neprasās. Ir forši, protams, arī ar vīru, ar draugiem pastaigāt, bet tas ir pilnīgi savādāks laika pavadīšanas veids. Ar sevi kaut kā, es ļauju domām plūst kaut kur, vai pilnīgi atslēgties, vai citreiz ir tā, ka es aizbraucu ar kaut kādu problēmu, jautājumu, un tad nedomājot par to, beigās man ir kaut kāds risinājums. Kaut kā laikam smadzenes tur atslēdzoties apstrādā to informāciju un atrod kaut kādu variantu. Jā. Tāpēc mēs esam draudzenes. Man arī patīk meži, man patīk pie jūras, bet daudziem es domāju, tas patīk, bet protams, vai cik daudzi bieži vien atļaujas pavadīt to laiku paši ar sevi vienatnē un vienatnībā ar sevi un pabūt klusumā. Man ļoti patīk būt vienatnē. Es vispār esmu introverts, man šķiet. Man patīk arī ar cilvēkiem, bet tas, kas man uzlādē, laikam ir būt vienatnē. Ar cilvēkiem es vairāk tā kā izlādējos, teiksim tā, tas nav slikti, vienkārši, es ar to rēķinos, ja es esmu, teiksim, kaut kādu visu dienu kaut kādā ballītē vai pasākumā vai aktīvi komunicēju, zinu, ka vakarā man vajadzēs to pastaigu vienatlē, es varu kaut kā to visu nolīdzsvarot un sagramot. Un man ļoti patīk arī ceļot vienatnē, ilgstoši būt vienatnē ar sevi, tas man ļoti nomierina, jā. Jā, forši. Izklausās ļoti labi. Jā, un tad tu pavadi laiku ar cilvēkiem. Kādus cilvēkus tu izvēlies, vai kādi cilvēki ir tavā dzīvē? Varbūt viņiem ir kaut kas kopīgs, kaut kāds raksturiezīmes. Kas ir tie tavi cilvēki? Tu zini, es tagad tā iedomājos, man laikam kaut kā nejauši vai apzināti vienmēr apkārt ir tādi ļoti pozitīvi cilvēki. Man vīrs ir nenormālākais optimists, draugi, man liekas, arī visi tādi salstariņi. Es esmu baigais realists. Es vienmēr izvērtēju sliktāko variantu, kas var notikties. Es zinu, ka vienmēr var būt sliktāk, tīri no praktiskās puses. Un man patīk apzināties kaut kādus riskus un meklēt jau risinājumus potenciālos kaut kādām lietām, kas varbūt vēl pat nav notikušas, bet man patīk, ka man ir apkārt tie optimistiskie cilvēki, kas saka, taču viss būs kārtībā, mēs šito atrisināsim, ar to tiksim galā. Jā, un tad jūti balansi. Jā, un es viņiem saku, nē, tur taču būs tā un šitā, un ko tad mēs darīsim, tiksim galā. Jā, es tevi saprotu. Vēl man ļoti patīk būt arī tādā uzņēmēju vidē, un tas varbūt ir tas, kas man pietrūkst starp maniem tuvākajiem. Reti, kurš ir uzņēmējs, man liekas, man visi strādā algotos darbos. Un uzņēmējiem man šķiet, ka ir nedaudz savādāka tā darba specifika un problēmas. Tas nenozīmē, ka algotā darbā viss ir skaisti un rožaini, vienkārši citas problēmas. Jā, cits profils tām problēmām, un tad, teiksim, tu vari pasūdzēties par to, ka tev ir grūti atrast darbinieku, vai arī, kaut kas tur neiet, nestrādā. Saka, man arī. Jā. Tad viena problēma. Tieši tā arī bija. Es biju nesen tādā vienā uzņēmēja pasākumā, un tur tiešām tā bija viens kaut ko pasaka, un tad vairāk cilvēki, jā, mums ir tas pats. Un tu saproti, ka ne jau tu vienīgais ar tām problēmām cīnies, un tiešām daudzi ar to cīnās, un tad jūs varat varbūt kaut kā kopā kaut kādu risinājumu sameklēt. Vai vienkārši paraudāt viens otram uz pleca, dažreiz arī tas ir vajadzīgs. Jā, un cik svarīgi ir saprast, ka tu neesi viens tāds ar to savu problēmu. Un tas attiecās ne tikai kā būt uzņēmējiem, bet tas arī vispār, kā cilvēkam, jā, tieši tā. Jā,
ka tava problēma nav tikai tev vienam. Jā, ka tā ir ļoti daudziem cilvēkiem. Jā. Un vēl, kas man ļoti patīk, ja mēs runājam par problēmām, bieži ir situācijas, man liekas, ne tikai man ikvienam, kad liekas, ir tik slikti, es nezinu, kas vēl varētu būt sliktākais. Un tu paskaties apkārt un tu saproti, ka kādam varbūt ir veselības problēmas, kādam ir, es nezinu, tur bankrots kaut kas. Un tu apzinies, ka tā tava sāpe, viņa priekš tevis ir gigantiska, bet tādā globālā mērogā tas nav nekas neatrisināms. Paies varbūt laiks, lietas sakārtosies un viss būs labi. Un tas arī tā dažreiz palīdz neciklēties uz kaut kādu savu to sāpi un saprast to, ka problēmas ir visiem un viņas nāk un iet un ne jau tā ir pirmā un ne pēdējā. Un ir jācenšās dzīvot uz priekšu iet un kaut kā saglabāt kaut kādu to ierasto ritmu. Tas ir tāpat kā uzkāpt uz kalna un paskatīties lejā, un tad tas viss šķiet tik maziņš, un tās problēmas šķiet tik maziņas. Jā, man šķiet, tāpēc man patīk kalni, jo tur es jūtu to, cik mēs cilvēki esam tādas mazas un niecīgas būtnes ar visām savām problēmām un pārdzīvojumiem un tā tālāk, un tie kalni, viņi ir milzīgi un viņi ir mūžīgi, un mana dzīve paskries attiecībā pret kalniem pa 1 sekundi, un tas vispār neko nemainīs globālā mērogā. Un tad, tas ļoti palīdz tā kaut kā uz sevi no malas paskatīties un nezinu, uz visu cilvēku. Varbūt tas izklausās ļoti pretenciozi, bet tā es jūtos tajā brīdī. Ja paskatīties uz dzīvi kopumā. Es ļoti gribētu aizlidot kosmosā, tā, ka tu redzi zemeslodi tur kaut kur no augšas, ka tu redzi, cik viņi ir maziņi īstenībā, un tu saproti, cik mēs esam maziņi un cik tas viss ir bezjēdzīgi un cik mēs bieži daudz enerģijas, laika un pārdzīvojumu izniekojam kaut kādām ļoti maz nozīmīgām lietām. Nela, šis būs ļoti nopietns jautājums. Tavas lielākās un svarīgākās izvēles dzīvē. Nosauc tās lietas, kuru izvēle ir bijusi liktenīga, svarīga, ietekmēja tavu dzīvi iespējams ilgtermiņā, vai wow. Īpaši nozīmīgi, jo tas parāda par to, kāds tu cilvēks esi un kāda ir tava tā dzīve. Kaut kādus pāris punktus nozīmīgākie mirkļi, nozīmīgākās izvēles, jo cilvēks ir izvēle. Jā, man vispār patīk domāt, es nezinu, kas tas ir kvantu fizika vai kas, bet katru reizi, kad mēs izdaram izvēli, aiziet tā, ka sadalās, un tad ir ļoti daudz paralēlas pasaules. Man šķiet, ka tas nav īsti līdz galam pierādīts, bet tas tā varētu būt. Kaut kur ir cilvēks, kurš ir izdarījis citas izvēles, un viņš ir cits cilvēks, ne tāds kā es šajā pasaulē. Bet idejiski un loģiski patiesībā mums ir vienmēr izvēles, un tad mēs izvēlamies vienu, un tad tur ir atkal izvēles, un tad mēs tur var veidoties koks, un tad mēs ejam savu ceļu individuālu un pilnīgi autentisku. Kāds ir tavs ceļš, pastāsti? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Es pat nezinu, ar ko sākt. Bērnībā laikam man nebija īsti izvēles un tā kā lemšanas tiesības, bet pirmā izvēle, man liekas, tad, kad es pirmo reizi nokļuvu Rīgā, man bija kaut kādi varbūt 4-5 gadi, tad es sapratu, ka es gribu dzīvot Rīgā. Es no tā laika arī to zināju, ka es dzīvošu Rīgā, kad pienāks īstais laiks. Un tā tas arī notika. Es pabeidzu vidusskolu un atnācu uz Rīgu mācīties un dzīvot. Un es teiktu, ka tā bija ļoti laba izvēle, jo priekš manis mazpilsēta laikam es tur nebūtu laimīga. Jā, tas man laikam ir par klusu un par lēnu tā dzīve, tur aizbraukt, atpūsties, bet ikdienā man patīk tā Rīgas dinamika. Tad par mācībām, tā bija arī tāda interesanti izvēle. Man nebija nejausmas, ko man tālāk darīt. Man padevās dažādas lietas. Es nevarētu laikam teikt, ka man līdz galam kaut kas tā viens ļoti interesēja, un man bija variants vai uz IT nozara, kas tajā laikā ļoti strauji attīstījās un vēl joprojām attīstās, un otrs variants bija uzņēmēja darbība. Tad es iesniedzu dokumentus abās vietās, abās fakultātēs, un es netiku uz budžeta vietu uzņēmēja darbībā, un tas man bija izšķirošais. Un pēc tam es teiktu, ka kaut kādas karjeras izvēles, ka tas diezgan daudz ko mainīja manā dzīvē. Jau pirmajā kursā es sāku strādāt savā tajā IT nozarē. Es atradu ļoti labu darbu tādā starptautiskā korporācijā, kas, man liekas, arī bija viens no maniem veiksmes atslēgām, vai kā to pateikt, jo tas darbs tādā milzīgā struktūrā, viņš tevi ļoti labi organizē. Viņš iemāca tevi domāt, kaut kādas, plānot savus darbus, sastrādāties ar dažādiem cilvēkiem. Bija interesanti arī, ka mēs bijām tāda starptautiska komanda. Līdz ar to es dabūju arī paceļot jau darba laikā,
savas karjeras laikā. Jā. Un, protams, arī vīra izvēle. Tas, man liekas, otras pusītes izvēle, jebkura cilvēka dzīvē ir ļoti tāds nozīmīgs, svarīgs lēmums. Un vēl viens tāds lēmums, ko es ļoti ilgi baidījos pieņemt, bija aiziet prom no tā algotā darba, jo man bija laba karjera, tas bija stabils darbs, labi atalgots, un it kā man tie ienākumi no uzņēmēja darbības bija ļoti labi, bet tas vienmēr ir risks. Un tad man likās, kā tad man neviens nemaksās katru mēnesi labu algu. Es nezinu, kā man tur neies. Un tas man bija tāds, jā, tā, lūk. Paldies. Paldies, Nela. Paldies, ka dalies ar savām izvēlēm. Bet vispār, kas ir forši apzināties to, ka tev ir izvēle jebkuram no mums. Un tas, kuru izvēli tu veic, tas palielam arī ietekmē tavu dzīvi. Tas nav tā, ka, tur kaut kā sanāca, vai, tur es nezinu, es te gadījos, bet mēs tiešām esam paši atbildīgi par savu dzīvi, par to, kur mēs esam, un neatkarīgi no tā, vai mēs uzņemamies to atbildību par sevi vai nē, mēs esam tur, kur mēs esam, jā. Neviens cits tur nav vainīgs, vismaz pieauguši cilvēka dzīvē. Ar ko tev asociējas ekoloģija? Ar ko tev asociējas ekoloģiska vide? Ekoloģiska psihe? Ļoti interesants jautājums. Psihe, jā. Sāksim ar vidi, tur man tā kā ir vairāk skaidrība šajā jautājumā, un man šķiet, ka tā ir ļoti aktuāla problēma, man šķiet, ka tā ir problēma, es zinu, ka daudz cilvēki to uzskata par tādu, nezinu, no pirksta izzīstu, ka tur kaut ko jau izdomās, ko darīt ar tiem atkritumiem. Es cenšos darīt to, ko es varu lietas labā, savākt aiz sevis, pēc iespējas mazāk pirkt kaut kādas nevajadzīgas lietas, bet jāatzīst, ka mūsdienu cilvēkam, kurš grib iekļauties sabiedrībā, tas nav tik viegli, jo es nezinu, tev vajag jaunas drēbes, tu nevari visu laiku tur visos video vienā klaidā staigāt. Tas ir ļoti tāds banāls un muļķīgs piemērs, bet tā tas ir, jā. Ja tu gribi dzīvot tādu mūsdienīgu, aktīvu dzīvi, tad tu ļoti daudz patērē, teiksim tā. Protams, ka es gribu braukt ar foršu mašīnu jaudīgu, protams, ka es gribu braukt ceļojumus, tas atkal ir CO2 no lidojumiem, protams, ka es gribu tur jaunas kaut kādas lietas. Es gan esmu šopaholiķis, man ir viegli tādā ziņā, lai man piespiest aiziet kaut ko nopirkt, tad kaut kam ir jāsaplīst. Ja man nevajag, tad es vienkārši tā nestaigāšu, bet, teiksim, tā pati ceļošana, viņa ir ļoti kaitīga daba, ja vien mēs nestaigājam ar kājām, ja mēs lidojam ar lidmašīnu, jā. Un tūlītās kaut ko izmirstu. Un bieži vien tās ir pat lietas, par ko mēs neaizdomājamies. Piemēram, viens gājiens uz spā. Tie ir kaut kādi tur, nezinu, vienreizējs biksītes, vielas, kas tiks mazgāts pēc vienas reizes. Tas ir baseins, kurš ir jāizlaiž ārā. Varbūt tur jāizmazgā vai kaut kā. Tas pats restorāns un tas viss šausmīgi krājas, un tas viss veido, man liekas, arī to, kā to pateikt, es nezinu, slogu tai videi ekoloģisku, jā. Bet, es nezinu, vai mūsdienās ir iespējams dzīvot savādāk, skaidrs, ka neviens negrib dzīvot alā, un es ļoti ceru, ka kaut ko izdomās ar to globālo sasilšanu, bet, man šķiet, ka tā problēma ir jau ļoti tuvu, un varbūt mēs pat neapzināmies līdz galam, un tas, ka globālā sasilšana, tas nenozīmē, ka mums tagad Latvijā augs palmas un kokosi un būs ļoti forši laikapstākļi. Tas nozīmē to, ka tie laikapstākļi viņi paliks ekstrēmāki un galīgi nebūs tāda pasaule, kāda viņi ir bijusi līdz šim. Būs kaut kāda tornādo, tur, es nezinu, krusa vasaras vidu un tā tālāk. Un skaidrs, ka mēs pielāgosimies cilvēce, bet mums varbūt nebūs iespējas tur aiziet vakarā uz mežu pavaudīt dabu, jo tā meža tur vienkārši nebūs, tur būs tūkstnesis. Un man šķiet, ka to daudz cilvēku neapzinās. Jā. Jā. Bet, ja mēs atgriežamies pie psihes un ekoloģijas, tas arī ir ļoti aktuāls jautājums mūsdienās. Es nezinu, vai es to pareizi interpretēju, bet man šķiet, ka mūsdienās ir ļoti daudz tādu trokšņu apkārt, un ar to, es domāju, informācija. Ir ļoti daudz dažādas informācijas. Mēs tur atveram telefonu, tur ir 50 ziņas, 5 e-pasti, tur 4 zvani. Kaut kas tur Instagramā, kaut kādi rīli, kam es tur sekoju līdzi, man jāapskatās, ko tie cilvēki ir sadarījuši pa dienu. Ir informatīvs stress, ir trokšņa stress. Jā, un mēs neesam tik ātri evolucionējuši, lai ar to visu tiktu galā, lai mūsu smadzenes to visu sagramotu un apstrādātu un kaut kādas secinājumus izdarītu. Un man šķiet, ka tas arī ir galvenais, kāpēc mūsdienās ir tik aktuālas izdegšanas, veģetatīvās distonijas, visādas psiholoģiskas problēmas, bezmiegs, stress, depresija un tā tālāk, ir tas, ka tev šķiet, ka tu netiec līdzi, tu bišķi tā kā slīksti tajā informācijas gūzmā, un tā ir arī man personīgi, jo man arī gribās visu kaut kur izsakot līdzi, un
zināt, kas vispār notiek pasaulē, dažādās nozarēs, un es pat nezinu, kā to visu var izdarīt, kā to visu var paspēt. Un tādā ziņā, atceroties bērnību, kad nebija internets tik pieejams, nebija telefona, un tu tādā savā kaut kādā burbulītī dzīvoji, tu zināji, kā tur kaimiņiem iet, draugiem, un tev ar to arī pietika. Nu, vai mums to visu informāciju vajag, tas ir cits jautājums, bet mēs esam tādā pasaulē, mums īsti nav variantu. Tad ir jāiet mežā dzīvot. Jā, man šķiet, ka ir jāprot izvērtēt, salikt kaut kādas prioritātes, domājot par to ekoloģisko vidi, gan psiholoģiski, gan ikdienā. Ja mēs runājam par lietām, tad informācija ir svarīga, mums ir svarīga izaugsme, un tam līdzīgi arī man šis jautājums ir bijis ļoti aktuāls. Un tad mēs saprotam to mēru, to prioritāti, cik tas ir svarīgi un kādu pienesumu tas dod, un tad mēs veicam atkal izvēli, un tas pats laiks, ko tu minēji, ko tu pavadi pat ar sevi, tāpat kā ko mēs pavadam pie jūras, ko mēs pavadam mežā, mēs staigājam, mēs pastaigājamies, tu brauc ar riteni, mēs tomēr kaut kādā veidā dzīvojam arī, cenšamies ekoloģiski dzīvot, un tajā pašā brīdī tas ir ekoloģiski arī savam prātam, izveidināt prātu, attiet ārā no informācijas un būt brīvā dabā, un tas arī raisa pozitīvu domāšanu, un tas raisa radošumu. Un tieši tāpēc pēc tam nāk ārā kaut kādas idejas, kuras atnāk pēkšņi, prāts ir atpūties, radošas idejas ienāk galvā, jo tad, kad ir negatīvs stress, tad, kad stress ir tāds, tad tas radošums tā kā pakrīt lejā. Jā, man šķiet vajag tiešām to atpūtas brīdi smadzenēm, jo viņas kaut kāda informācija ir uzsūkušas, un tad viņām vajag to visu sagramot, apstrādāt, salikt pa plauktiņiem, lieko varbūt izmest ārā, un tad jau uz tām jaunām zināšanām un informācijas var jau kaut ko secināt, un kaut kāda varbūt arī, vai radoša, vai vienkārši kaut kāds secinājums radīsies, bet ja mēs visu laiku tikai uzsūcam, tad mēs nemaz neaizējam līdz tai secinājumu fāzē, Tieši tā. Rekomendācija pēc podkāsta noklausīšanās. Ejiet brīvā dabā. Atstājiet telefonu mājās un dodaties uz mežu pastaigā. Dzīvē cilvēkiem ir ļoti svarīgi, kad viņiem ir hobijs, kad viņiem ir kaut kāda aizraušanās, dzīves aizraušanās. Kas ir tavi hobiji? Ar ko tu aizraujies? Darbs. Kas tajā ir? Kas ir tie darbiņi, kas ir tavs hobijs? Ko tev patīk darīt? Viss, kas ir saistīts ar radošo pusi. Izdomāt kaut kādas jaunas idejas, gan produktiem, gan sociāliem, mārketingam, kaut kādām reklāmām un tā tālāk. Tas ir tas, kas man patīk, un es gribētu teikt arī, ka padodas. Un savukārt viss tas, kas ir saistīts kaut kādas, tur kaut ko sakārtot, kaut kādas atskaites sataisīt, es zinu, ka tas viss ir ļoti svarīgi, bet tas ir tas, kas man varbūt neļoti patīk. Lai gan statistikai sakot līdzi, bet man patīk, ja man to visu atnes, noliek un parāda tā, kur te ir kritums, tur ir kāpums. Jā, vislabāk ir kāpums, vai ne? Jā, atkarībā kuru izdevumos varbūt nē. Bet labi. Ārpus tā, brīvajā laikā ceļot, jauni iespaidi, kaut kādas jaunas aktivitātes, Un kā ir ar tevi, kā tu pavadi savu brīvo laiku, kas ir tavi hobiji šobrīd? Viens no maniem hobijiem ir šis te podcasts. Es arī esmu mārketinga cilvēks, varētu tevi raksturot mazliet kaut kādā ziņā par mārketinga cilvēku, jo tu kā uzņēmēji domā par mārketinga lietām. Tā arī es pēc profesijas esmu mārketinga cilvēks un domāju par reklāmām, par pasākumiem, par kampaņām. Un jā, šis podcasts ir mans hobijs. Man vēl hobija ir gleznot, taisīt rotas, un tad, kad es to daru, tad es dzīvoju, tad es esmu, un tā ir mana personība. Tā es izpaužu savu personību un savu dzīvi. Tas ir skaisti. Tā ir laime darīt to, ko tu gribi darīt. Un kā tu nonāci līdz podkāstam? Es gribēju runāt un dalīties ar jēgpilnām lietām, ar psiholoģiju, ar coachingu. Man tas ir, un iespējams kādam tas var noderēt, un tad, kad es dzirdu, ka kādam tas noder, un cilvēks pieņem šo informāciju kā vērtīgu, un tad viņš viņu izmanto, tad es jūtos jēgpilna. Tas man tā kā sniedz arī papildu gandarījumu. Jā. Es jūtu savu gandarījumu, ka man no tā ir prieks, man ir prieks no procesa, un tad, kad es dzirdu, kad kāds no tā kaut ko ir paņēmis, tad tas ir kaut kāds dubultu prieks. Jā.
Un tas tāpat kā nesen es uz kāpņu telpā paņēmu izlēmumu, ka es tūlītās gleznošu. Man ir 2 stāvu māja. Es dzīvoju dzīvoklī 2 stāvu mājā, un es vienkārši spontāni izlēmu, es tagad gribu vakarā uzgleznot kaut ko. Iznāca ārā kaimiņš, ieraudzīja gleznu, tad viņš bija pārsteigts, cik tā ir skaista. Es viņam izvilku, parādīju citas savas gleznas, un turpat viņš arī nopirka. Viņam bija prieks, man bija prieks, un tas ir par izvēlēm. Ja mēs atkal atgriežamies par tām izvēlēm, kur es veicu izvēli, paņēmu molbertu, sapūtu sudrabu, saliku tur zelta foliju, tad tur sāku jau domāt par krāsām. Un tad nākamā izvēle viņam piedāvāt apskatīties tās citas gleznas, un tas ir rezultāts citām izvēlēm, kad es izlēmu pamēģināt savā brīvajā laikā pagleznot. Tā kā, Jā, man liekas, nevienmēr, ja mēs runājam par izvēlēm, nevienmēr tas ir kaut kas tāds ļoti globāls un sarežģīts, un tā bieži vien tas ir kaut vai kā pavadīt vakaru vai kādā kompānijā vai ar kādu aktivitāti, un bieži vien arī tāds kaut kāds sīkums, un viens mazs solis var ļoti izmainīt tavu dzīvi. Jā. Tikpat labi tu vari tagad saprast, ka tev ir milzīgs talants, un tad tu sāksi glaznot, un pēc gada jau tu būsi slavena glaznotāja, un kas to lai zina, kāpēc gan ne? Viss ir iespējams pasaulē. Tieši tā. Nevar zināt, kur aizies tālāk podkāsti, un iespējams šīs podkāsts mēs tagad daram kaut ko jēgpilnu. Iespējams tas kādu iedvesmos. Iedvesmos tavs ļoti gribētu jāatcerēt, ka tā. Jā. Ja jūs iedvesmo, tad rakstiet komentārus. Mēs priecāsimies to dzirdēt, sajust jēgu no šī podkāsta. Bet skaidrs ir tas, ka kaut kas ir jādara, jo tu vienkārši to vakaru sēdēs mājās un domās varbūt to, ko tad es tur iešu, un man taču nekas nesanāks. Tad tiešām arī nekas nesanāks, jā. Jā, doma un rīcība. Doma, rīcība. Jā. Paldies, Nela, ka tu biji. Paldies, ka šodien biji pie manis viesos. Bija ļoti interesanti. Nestoties to, ka mēs esam draudzenes, es domāju, bija vērtīga saruna mums abām divām. Un paldies, skatītāji, jums! Tad jau līdz nākamajai reizei. Jā, milzīgs paldies tev, ka uzaicināji. Es tiešām novērtēju, man bija ļoti interesanti, un lai arī mēs ikdienā komunicējam, mēs nebijām, man liekas, tik dziļas tēmas izrunājušas, un ļoti forši bija, jā, paldies. Super. Jā, paldies apusēji. Atā.